Jā, gan. Vēlme doties garā pastaigā vai skrejienā gar jūru vai mežu šādos laika apstākļos vairs nešķiet tik vilinoši kā agrāk. Vismaz daļai no mums. Un tāpēc daudz meklē iespējas, kā to varētu aizvietot. Un jums ir kāds risinājums. Visticamāk, vārds fabrika daudziem saistīsies ar rūpnīcu, kurā ražo kādas lietas vai priekšmetus. Jā, lielākoties tā arī būs, taču Rīgā jau 3 gadus darbojas veselības fabrika, kurā top veselība un skaistums. Nevelti mēdz teikt, veselā miesā vesels gars. 20 profesionāli treneri ikdienas rūpējas par klienta veselās miesas un gara saskaņu. Sporta klubs izvietots Rīgas centrā vienā no VEF vēsturiskajām celtnēm. Un šī kluba izveidas idejas autors ir pašaizsardzības cīņas mākslu treneris Māris Rīzga. No idejas līdz realizācijai šobrīd klubā ir 2500 reģistrēto klientu, un to apmeklē arī Latvijā atzīti sportisti. Vairākās zālēs ir iespējams apgūt dažādus grupu nodarbību treniņus, kā arī veidot ķermeņa reliefu fiziskajās nodarbībās pie trenažieriem. Nelielā aptaujā veselības fabrikas apmeklētāji norādījuši, ka viņiem šeit patīk plašās telpas vairāk kā 1000 kvadrātmetru platībā un 5 metrus augstie griesti, kas ļauj viegli elpot. Kluba treneri norāda, ka esošajā praksē patstāvīgais vidējais sporta klubu klients vairumā gadījumos ir 25 līdz 30 gadus jauna sieviete. Dāmas aktīvākas, tomēr pie trenažieriem un grupu nodarbībās netrūkst arī stiprā dzimuma pārstāvju. Jebkurš sporta klubs ir vieta, kur cilvēkiem iepazīties, kur komunicēt, kur socializēties, un veselības fabrika ir, man liekas, vislabākais piemērs tam, jo tā demokrātiska atmosfēra to tikai ceļ augstāk un augstāk. Uzsverot demokrātiskās atmosfēras nozīmi klubā, vadošais treneris min, ka šeit nāk sportot cilvēki neatkarīgi no izskata, apģērba un statusa. Nāk visi tie, kas vēlas stingrāku pēcpusi, plakanāku vēderu un lielākus muskuļus. Tālāk arī kluba moto nav izvēlēts nejauši – sporta klubs dažādiem vecumiem un fiziskajai sagatavotībai. Veselības fabrikā treneri dalās pieredzē un rīko šeit seminārus arī citiem Latvijas sporta klubu treneriem. Atnākot uz nodarbību, var gadīties pozitīvi apmulst, jo tik ierastās aerobikas vietā klients izbaudīs vai veselu horeogrāfiju. Tā ir enerģiska un rotaļīga veselības fabrikas treneru komandas uz vietas izdomāta programma, kas paredzēta nevis spēka un izturības demonstrēšanai, bet muskuļu tonus treniņam. Etno-stila nodarbībās skan afrikāņu, arābu un latīņu ritmi, kas vērsti uz iekšējo mentālo attīrīšanos. Nodarbība notiek basām kājām. Tas ir ļoti populāri visā pasaulē tagad, kad cilvēks iet atpakaļ pie dabas, un lai viņš izjūt to saskarsmu ar grīdu, un lai viņš izjūt to saskarsmu ar zemi vairāk, lai viņš saprastu un atbrīvotos. Nereti visgrūtāk ir katram sevi motivēt saņemties un doties sportot. Nav noteiktas receptes, kad to sākt darīt. Lielākoties tas jāsajūt pašam. Pirmais jāpaskatās spogulī uz sevi. Ja viņš redz, ka viņš bālu ādu, ar melniem riņķiem, sakumpis, ka viņam deg viss, sāp viss, un ka vēl kāds kaimiņš pasaka vai kāds draugs labais pasaka, tev tur ir bišķiņ pa daudz kaut kas kaut kur, vai tev tieši otrā, tu esi sakraties, sagāzies. Tas nozīmē, ka viņi jāsāk vingrot. Lai sporta klubu nepamestu jau pēc 2 apmeklēšanas reizēm, klientam allaži jāatrod savus mērķis klubā, ko viņš vēlas panākt. Ja mērķis ir lielāka muskuļu masa, tad būs jāpavada laiks trenažieru zālē, bet ja ir vēlme celt ķermeņa tonusu, tad atbilstošas būs grupu nodarbības. Jebkurā gadījumā ir jākonsultējas ar treneri un jāatrod sava vieta klubā. Soli pa solim izsekosim tam, kāds varētu būt jūsu pirmais apmeklējums. Kļūstot par patstāvīgu apmeklētāju, jums būs sava abonementa kartīte un ģērbtuves skapīša atslēgas. Dodoties uz nodarbībām, ieteicams vilkt indoor apavus, kas paredzēti sportošanai iekštelpās. Vēlams arī atbilstošas mikrošķiedras treniņtērps. Izvairieties no kokvilnas sporta tērpiem, tie sasvīdīs un kļūs smagi. Uzsākot sportot, jūs varat no skapīša izņemt jau sagatavotu treniņu programmu, taču būs labāk, ja šo sporta programmu, vadoties pēc jūsu vēlmēm, jums sagatavos un ieteiks treneris. Sākumā sekos iesildīšanās uz kardio trenažieri jeb visiem zināmā skrejceliņa. Tālāk locītavu izkustināšana ar vēzēšanās un staipīšanās vingrinājumiem. Tad varam doties pie trenažieriem, kas paredzēti ķermeņa kāju muskulatūras nostiprināšanai. Pēc tam trenējam vēdera presi un muguras muskuļus un noslēgumā rokas un plecus. Ja vēlamies trenažieru zāles apmeklējumu kombinēt ar grupu nodarbību, tad vispirms dodamies vingrot grupā un tikai tad pie trenažieriem. Iesācējam vēlamais laiks trenažieru zālē ir līdz 1 stundai. Stundu pirms nodarbības ieteicams neēst. Savukārt pēc treniņiem jāturas no liela šķidruma daudzuma uzņemšanas un ēšanas aptuveni 20 minūtes.
Pēc tam ēdienkartē vēlams iekļaut vārītu gaļu un dārzeņus. Jāteic gan, sporta nodarbību laikā, ja organisms prasa, nelielu šķidruma daudzumu gan vajadzētu uzņemt. Pēc intensīvas nodarbības dodamies relaksējošā atpūtā, smaržīgā saunā. Bet noslēgumā ar koptu un trenētu augumu var saderēt zeltains ādas iedegums, ko ziemas apstākļos iegūstam ar mēru sauļojoties solārijā.